Esmu pie 220, tur kaut kur tālumā, ja? Es kā zolīt cilvēks daudz prasīs. Grien, tu brauc uz spēli ar faniem, tu atbrauc ar mašīnu. Nu jā, zin kā, es tā cenšos bišķā atkopties no savas labi sāktās vasaras. Līdz ar to, kādas 3-4 saliņas es izdzeru, bet vairāk laikam arī nē. Tāds gaidām kāli. Es arī beidzot pievienojos čatiņam, kas ir speciāli paredzēts fanu čatiņš šim braucienam. Esmu Latvijas futbola fanu čatiņā, bet speciālajā čatiņā es nebiju. Tā kā tur arī esmu pievienojis. Es nezinu, tādas foršas emocijas. Man ir līdz ūdens. Man ir šorti līdzi, jo ārā līst, man ir jālai pārģērbtos. Kāds teica, ka jāvalc balka maika ir. Tas man šeit bišķiņ dīvaini, bet, kā tā i. Man ir arī izlases krēklis, ja es jutīšu, ka vajag. Tā kā esmu tāds, es varētu teikt, diezgan sagatavojies. Bet to es īsti līdz galam laikam nezinu, ko ekspektot. Pēdējā reize, kad mēs braucām ar faniem, mēs lidojām lidmašīnu, mēs lidojām draugu uz Velsu. Es domāju, jūs atceraties to vlogu. Es saprotu, ka Velsas valdība zvanīja 2 reizes un palūdz nomierināties, ja ne, viss arestēs. Tas bija interesanti. Es domāju, ka šiem būs mierīgai. Sveiciens šeit šodien ar mums ir Kārs, mūsu ekskursijas vadītājs šodien. Kārlis, stāst, kāds šiem plāns un vispār kā nonāca pie šī? Kā mēs nonācām? Bija Baltijas kausa, pirmā spēle mums ir izbraukumā. Pusfināls pret Lietuvu Kaunijām, 4:00 sākās. Izdomājām, ka vajag organizēt braucienu. Būs 110-120 cilvēku aptuveni. Kopā būs 2 autobusi, bija plānot visu vairāk, bet cilvēki man nepaklausīja. Visu vēlāk visu sākām organizēt un izskāja vienam busam. 2 busi, visi pilni, daudz ar parastām mašīnām brauc. Visi aktīvi Latvijas ielas atbalstītāji. Kāds plāns un kāds brauciens? Jo pēdējā reize, kad es teicu, kaut kur brauc, mēs bijām uz Velsu, un es jau skatītājiem teicu, mums Velsas valdība zvanīja Futbola federācijai, ka lai mēs višām nomierinamies. Šodien ceru, ka nezvanīs, jo lietuvieši arī būs traki. Ir mums viena performance padomā, pirms spēles aktivitāte. Tad jau viss atkarīgs no spēles rezultātu, kā ies. Super! 9:30 un mēs sākam braucienu. Man pacienāja jau ar dzērienu, līdz ar to viss ir forši. Autobus ir pilns, visi ir ieradušies un vienīgā brīvā vieta man blakām. Ideāli. Tā kā dodamies ceļā, redzēsim, galvenais saprast, kā pareizi saprast alkoholu, tāpēc, kad Lietuvā mēs ietekos neļemos. Ko, draugi, esam ieradušies Grēnstālē. Es paņēmu mazo uzpildinājumu sev. Tīri mierīgi, mums bija iedots 10 minūtes, bet es domāju, temperatūra nav. Jo ir pagājuši 8 un neviens vēl nav neko nopircis un neviens nav bijis stolotē, jo es biju pirmais pie kases, tāpēc redzēsim. Bet paši pērām, ko dziesmas kaut kas fonijā notiek un paši parunāties cilvēkiem, ko es ilgnēs saticis. Ko, esam apakaļ autobusā, sanāca bišķiņi ilgāk šīdien pauzīt, bet viss kārtībā. Labs emocijas, un pagaidām mēs tūtās, jo būsim Lietuvā un mēs vēl nevienu neesam pazaudējuši, kas man šeit ir labi. Es skatos kādam braucam nekādu pazaudējuši. Tādēļ speciāli. Tādēļ speciāli? Jā, viņš teica, ka viņam apnikumies. Es jau sabījos, ka man varētu apnikt. Nē, tur Džeks teica, ka viņam apnikt, vai mēs viņu atstājām, bet paldies Dievam bijā pilsētā, kurā mēs viņu atstājām, dzīvoja viņa brālis. Sagaid. Tas nav sen jau. Tā kā jums kaut kas apnīk, ja? Jūs saprotiet, mums ir opcijas. Kādi jūs komentāri, kāds līdz šim ir brauciens? Nav slikti. Otrā pīstops ārpus Latvijas jau. Alus arī lēnām iet visu. Ja godīgi vajag mierīgi šķiet. Viņš varēja savādāk. Man patīk skatītāji, es ļoti atvainojos par te čapu. Čingul, kā brauciens līdz šim? Ļoti labs. Ļoti labs. Es pamanīju, jums bija kaut kur dzēriens tur apakšā. Kas dzērienā ir? Koliņa. Koliņa? Koliņa ar apelsīnu. Cik tas vispār neizskatās pēc koliņas? Koliņa ar apelsīnu. Cik koliņai grādi? Grādi. 5, varbūt 15. Vai 50? Tur ļoti tuvu viss ir, ja? Ko tu sagaidi no šīm spēles? Kāpēc tu negribi pagaršot koliņu? Es ļoti negribu pagaršot tavu koliņu, tāpēc, ka es zinu, kas tur ir.
Ko ceļā no šīs spēles, Čiko? Nu, es sagaidu, ka mēs cīnīsimies par uzvaru, ka mums būs iespējas uzvarēt. Tu redzēji sastāvu? Jā, redzēju. Es paklausījos, ka mums pietrūkst kādu 10 pamatstāvu spēlētājus, bet vienalga pārējie jau arī ir profesionāļi, tā kā nav ko baidīties. Pastāst, kā tev braucies? Ja kāds var arī teikt, ka tu negribi filmēt? Nē, emocionāls. Jau? Jau. Kā tev var būt jau emocionāls brauciens? Viss tik jautri, viss ir jautri. Pasties Tas, ka tu laukās lietas. zini, kur te emocijas norāda? Tev Turā gribēs jau. stulot un saprat, ka nav tulots. Kāds būs rezultāts? Es domāju, 2-1 Latvija vinnēs. Tieši tā. Uz priekšu latvieši un fulkostājamies, lai asins plūs mēs kausimies līdz darbu važas. Stadionu mūs izlaidīs tie pāri, kur mums būs gājiens. Gājiens? Aliņš 1, Aliņš 2. Citāds spēcīgs, paši saprotiet. Jā. Kas vēl? Mantas vilkās, kurus jūs atstāsiet pusā, tā arī paliek pusā un būs pieejams tikai jau pēc spēles. Ja jums trūkums visu laiku uz spēli līdzi, to jūs ņemiet līdzi un viss ir very good. Ar somām nu skatieties drīzāk nē nekā jā. Ar GoPro var? Nē. Es jau salākozēju vakar. Mēs, protams, nevadzināmies un godīgi pilsoņi, ja? Jā. Nu ko, draugi, visiem jābūt baltās maikās, esam ieradušies Kaunijā. Ejam tā cauri parkam, būs gājiens. Jūtas diezgan priecīgs, diezgan foršs pasākums, diezgan jautri. Un, jā, tur jau latvieši ir uz priekšu. Tikai ejam. Nu, kāds ir ultraslāvs? Kāds sajūta, draugi? Nekāds foršs lielis. Kā brauciens? Mierīgs, ļoti mierīgs gājiens. Uz tejienu nebija. Mierīgs dzirdēju, ka jūs pirms valsts jau dziedājāt. Nu, protams, jā, mēs uzreiz izbraucām dziedājām. Pirms valsts tas jau ir mierīgi braucies. Lai gadu atšķirinājām šitie. Esam šeit, dosimies uz stadionu tālāk. Kāds šodien rezultāts? Tu pirmais. Godīgi, jā. Nu, godīgi. Labi, 1-0 Latvija. 1-0 Latvija. Tev? 0-0. 0-0? Jā. Bet nevar būt 0-0. Nevar šodien? Nevar būt. Nevar. Nu, labi, Latvija bija no kādos pendulos iznesāja. Latvija. 1-0 pendulos Latvija. Nu ko, draugi, sākās gājiens, sākās aktions, ejam uz stadionu. Ej, kur nost būs jautri. Nu ko, draugi, gājiens ir sācies, ir emocijas, ir foršs sajūts un ejam cauri Kaunijai. Ejam cauri Kaunijai un dziedam, priecājamies un atgādam par to, ka Latvija būs labi. Draugi, tā latviešu fani ierodās Kaunijā. Gribētu teikt, iezalīt. Tie kalni man pišķi septīgi, bet ir forši. Jā, man patīk!
vietā Kaunas sporta stadions. Kā viņš izskatās, kā tur būs, jo tur īstenībā ir arī ārkārtas skriešanas celiņš. Bet tomēr tā kapacitāte ir diezgan jautra. Man padaisīt. Bet jā, esam ieradušies jau pēc stadiona un tikai būs, es domāju, viss būs liels. Visi Latvi kopā lecam, hei! Hei! 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 Kā gājies? Kā gājies? Viss patīk? Mēs esam ar faniem no Tukuma. Kāds nav sajūtas pirms spēles? Kas būs, kas nebūs? Pozitīvs, 2 vārti, kas mums būs no Latvijas izlases. Piešķīt aizdzelsties esmu no gājiena, ļoti labs gājiens. Seponost, kārdie treniņš, pārējais. Kurš tāds mīļākais izlases spēlētājs? Darjo šits. Darjo šits? Jā. Sveicies, Darjo! Sveicies, Darjo! Nu ko, Darjas, izmēr godīgi beidzies, mēs esam jau pie stadiona. Vispār crazy labi izskatās viņa stadions no malas. Lietuvieši ar ļoti labu uzņēmu, lietuvieši aplaudēja, lietuvieši... Gājies! Atnācām, gājām turien pusstundu, atnācām 10 minūtēm, kāpēc nezinu. Kaut kā navigācijas problēma bija. Nē, ļoti labi. Nu ko, esam arī tikuši iekšā. Cilvēki vēl tur ņemās, redz ļoti daudz pazīstams sejas. Ļoti patīkam. Ņemot vērā, ka Kaunijā man šeit tas ir ekstra labāk, ekstra foršāk un būs ļoti labi. Mēs esam satikuši vienu no labākajiem jebkad telpu futbola spēlēšiem latviešiem. Un top analītika sekoja viņam Twitterī. Šobrīd Līmā PPK man šeit strādā, ja? Jūs gan uzvarējat to Supernovu, kas diezgan žēl ir, bet tā gadās. Kādas tavas sajūtas pirms šīdienas spēles? Forši, smūgs stadions, skatās, ka daudz lietuviešu būs. Mums bišķiņ sastāvs tāds pamainījies, bet skatīsimies, viegli nebūs, bet ceru, ka parādīs. Atbraucāt mašīnai, kā normāli cilvēki bukājat autobusā? Mēs kā dīvainīši ar mašīnu, jā, atbraucām jau laicīgi. Siemneļā vai pats izdomāja? Nē, pats izdomāja, jā. Kādas teica, ka pilni autobusi tagad. Man bija viena vieta. Mēdīši! Super, nu! Bļaļ! Atvainojos par lamādiem. Ko draug viena lieta, kas man ļoti priecē, Emsis pamats sastāvā. Tas nozīmē, ka mēs uzvarēsim, jo Emsis ir. Mēs ar Emsis nezaudējam. Emsis ir labākais. Emsis ir sākšiks, Emsis ir labākais hardworking spēlētājs, ko es zinu. Oši ir ļoti tuvu, viņi ir sienās, bet Emsis iestāv rālī.
Loči, jāloči, Latvijai noteikti būs grūta spēle. Es uzskatu, ka būs nešķirts un noskaidrosies pēc tam tikai rezultāts. Uzskatu, lai Denis izdarīs visu, lai Latviju uzvarētu. Un ir pārējie 4 spēle Latvijas izlasē. Bet, es ziniet, Denis. Visi Latviju kopā lecam, hei! Hei! Visi Latviju kopā lecam, hei! Hei! Visi Latviju kopā! Černo piespēle! Es ir vārdu Orlola! Nedīvs! Tālīts ir vārdos! Es attālu neesmu redzējis, tāpēc mīru. Bet tas ir Orlola, 100% patīk. Emsi cīnās! Tur mūsējiem! Lietuvieši ir palaiduši pironi, zeltens, zaļš, sarkans. Ļoti smuki, ļoti smuki. Es zinu, ka man vēl kameru, musējam bumba. Jāga, tas ir Černo, tas ir Černo daža. Raivs. Cigainīgs man šķiet. Rīkā. Meļņiks. Emsis! Davai, Emsi! Sit iekšā, bļaļ! Ko Latvija ielaida, Lietuva tikko iesita. Bēdīgi, tiešām bēdīgi un mēs varam. Jā, nu tāds sāpes. Tāds sāpes. Frenks centās, Frenks izlīd un nogulās. Es nezinu, vai par ātru vai ko, bet viņš nogulās un ai, sāpīgi. Bļēdiems, es tikko pa stabu! Es labusi! Ei, tu dies, nemsi, bļēvies! Bļēdiems, bļēdu tāda konfekte! Bļēd, 10 ceļus vēl! Putin boilo! Tagad stoņša, blīd! Godīgi, mēs pusē spēlē kā 40 minūtes. Es gribētu teikt, ka esmu ļoti zaguši draudz. Tā ir repāra, es esmu zaguši, bet paldies Lārmus un latviešiem. Gan Dario, gan Grabulskis, gan Emsis, Bļāvāts ir viens brīd. Mums jāuzvar, mēs varam, mums sāk iesist golu un tad jau domāsim. Gravols, davai! Gravols trenēs un apmēr. Ai, bet ļoti labi. Un īstenībā ķepu nost lietuviešiem par to stadionu, ko viņi ir uzbūvējuši. Nav daudz, paldies Dievam, Orals, Malcīts, bet tas stadions, mēs varbūt tās tūtās ever. Overall sajūta par stadionu. Man kā tāda laikmai, es sveicelu. Arī es sveicelu. No, tev var filmēt? No, ar brillēm, jā. No? Mēmākais. Vienkārši, es nezinu.
Kā jūs varat visi nebraukt latvieši? Ne tikai hokeja atbalstīt, bet arī futbolu. Ar Anģu, ar visiem kopā. Veičs, te brīvs istabs. Kristus, Kristus. Kāds būs rezultāts? Latvija, protams. 2-1? Un tagad ir 1-0, bet... Nu, ko, draugi, ir arī cilvēki, kuriem savā laikā gribēja novākt mēģis baneri un šodien izsaukuši policiju. Diezgan smieklīgi, ne? Un es negribētu, es pat nezinu, par ko ir pretenzija, bet jaunietis grib problēmas. Ir izsaucis apsardzi, gatavs runāties. Diemžēl cilvēkiem ir problēmas. Bija arī Daugavas stadionā problēmas, arī šodien problēmas, un arī šobrīd viņš rāda kaut kāds video. Ko, draugi? Ir pendels, un mēs ņemamies par to, ka kāds latvietis mēģina iestāstīt policijai, ka viņu apbižo. Nu, neko. Latvija uzvarēs, bet es atcerēties arī šajā pirms tam ir bijušas šīs sarunas, kad cilvēki ņem nost gan meitas, gan futbola karogs. Viņi uzskata, ka Krievijai ir taisnība. Un arī šeit ir. Es negribētu teikt, ka viņi ir aģenti, bet ļoti drausmīgi.